Elīžuk, tu gribētu vēl vienu brālīti, piemēram? Ko? Jā. Ja? Kā mēs saukt brālīti? Oskars. Oskars, Lotiņ, tu gribētu brālīti? Ne. Tā, pagaidām rezultāts ir 1-1. Nu, un tas ar mums. Man būtu gana. Kāpēc tu domā, mēs nevaram atļauties? Atļauties mēs varētu, Jā. jo katrs nākamais bērns Varētu būt vieglāk pavēlkams, tīri finansiāli. Jā. Mēs piedāvājam par šo tēmu parunāt dažiem labi pazīstamiem, turīgiem cilvēkiem, un viņi mēdz teikt, mēs savus bērnus naudā nevērtējam, bet mēs atradām arī tādus, kas zināja, cik tad katrs bērns, ja tā var izteikties, izmaksā. Ļoti bieži dzirdēts, ka, teiksim, pirmā ir meitenīte, un pēc tam ir puisītis, tam nabaga puisītim ir jāvelk rozā ķēdes vai ar spilgti zaļām lentītēm jaciņē. Varbūt tas tā kā nebūtu ētiski pret bērnu. Kas tur ratos guļu? Ei, rozā meitenīte! Nē, puisītis! Mums palika pirmajam bērnam pāri. Tas tā kā, teiksim, ja viens rāpulīts maksā tur 2,50, tad es domāju, ka var viņa atļauties tik daudz. Var dzirdēt, uzreiz konflikts rodās. Bet tas ir normāli, katram cilvēkam gribās savu lietu, un tāpat es domāju, arī ar laiku noteikti arī nekādas tur, viņš būs lielāks, protams, ka viņam būs jāpērk viņa drēbes un nevis brāļu drēbēs visu laiku jāstaigā. Tie ir tādi mazliet vecie laiki, man tā šķiet. Pirmajam pirkām jaunu, pirkām ne tikai drēbes, bet arī sieviņa pirka arī literatūru, kas, pamāca, kā audzināt, kā kādās grūtās situācijās rīkoties, un tas arī der otrajam bērnam. Mēs gaidījām Svenu, tad mēs pat braucām speciāli uz Vāciju un meklējām, un tad domājām tādas drēbes, tādas, un tur pat daļa beigās pat nederēja viņam. Jā, bet tas process bija tāds, jā. Jā, īstenībā uz otro bērnu es patiesībā netaupu, un varbūt tikai uz tādām lietām, kā es neskatījos kaut kādu ekskluzīvu gultiņu, es pirku pa 30 latienu gultiņu, ja, teiksim, kaut kādas kumodi tur palēto, jāsaka, ja. Tad īstajā brīdī es uzzināju vēl tādu interesantu fokusu, ka īstenībā meitenēm, lai viņas būtu maigas un mīļas, jāvalkā kaut kas zils, gaišs, zils un zaļgans. Zēniem taisn otrādi oranžs un sarkans, un tā tas arī ir, respektīvi šobrīd lielākie izdevumi joprojām ir ar dēlu. Viņam es pērku oranžās maigas un sarkanos kreklus. Un meita, viņa valkā kaut kāds gaišs zilos krekliņus un ir maiga, mīļa un brīnišķīgs tāds radījums. Abi puiši ir dzimuši praktiski vienā mēnesī, tikai ar attiecīgi gadu starpību. Līdz ar to mums tās pat sezonas drēbes visas sanāk precīzi uz augumiem, un uz to mums iznākusi ļoti laba ekonomija. Gribās mazākajiem puikam jaunas drēbes. Tāds krekliņš varbūt nemaksā dārgi, bet tādi bērni sēdeklījuši visi tur paudzēm, kas tur tomēr mazliet iekrājās. Mums tie ratuši bija noputējuši, balti visi un tā tālāk. Un viņš saka, kur dod man par lētu naudu pārdod, un es saku, varbūt arī, es prasu sievai. Viņš saka, kaut kā baigi. Nebūs labi. Tā vai tā kā nezīme, vai tā kā iekšē viņa kaut kā baigi. Tā arī noderēja. Varbūt tas, ka es nepērku kaut kādas ļoti daudz tās drēbes, varbūt uz to es taupu. Teiksim, es zinu, ka man 56 centimetriem derēs 3 komplektiņu rāpulīši, ja, un tos arī izmantoju un mazgāju un tā. Un tā kā es zinu, ka man būs vēl 3. bērns, bet nepriecājieties vai neskumstiet, tas nebūs tieši tagad uzreiz uz sitienu, bet pēc kāda laika, tā ir pareģots, un es stingri ticu, ka tas tā būs. Tā kā ir tikai 2 iespējas, vai puika vai meitene, tad es tagad skaidri zinu, ka tam vispār nevajadzēs neko. Ideāli, fantastiski. Tās mantiņas man jau tagad ir pilna istaba, apaugusi tām mantām. Es pat nezinu, es jau tur pamazām viņas tā klusiņām met ārā. Bet tā vai tā viņas auga. Es nezinu, kad no viņām es tikšu vaļā. Kaut kā nemetam projām vēl.